Labvakar, jau. Tā, jūsu projekts ir gatavs. Ja es pareizi sapratu, tad jūs vēlaties tam rāmjam, durvis, lai ir iekšā iestumta. Šeit es ievirzīju durtiņu iekšā pa 10 mm. Es ceru, ka es pareizi sapratis tās jūsu vēlmes. Tātad uzliksim durvis labā. Tātad durtiņa ir ievirzīta. Durtiņa ir paredzēta uz atvēršanu 110 grādos. Tas tīri, lai būtu ērtums, tad būs 110 grādi tās viras ieliktas. Kas vēl tāds? Iekšā trīs plaukti, jeb 2 plaukti un apakšējā daļa. Un, ja es pareizi saprotu, tad šie 14 cm, jeb 140 mm, kas ir paredzēti, tas ir priekš putekļu sūcēju robotiņu. Sānu veidoju no viena veselā materiāla, tā kā viens vesels sāns, bet, ja vēlaties dizainiski pamainīt kaut ko, tad varam tur padomāt un kaut ko izmainīt. Kas vēl tāds? Tātad vāks tiks izvirzīts pa 18 mm uz āru. Tas tā, manuprāt, simpātiskāk izskatīsies, bet, ja vēlaties, varam veidot tieši tāpat kā apakšā gludi, un līdz ar to tad arī iztīsies, šeit būs 10 mm, un tad augšā būs 10 mm, jo dotajā brīdī augšējā daļa ir ievirzīta, durtiņa ir ievirzīta pa 28 mm. Tā virsma ir 18 mm bieza, aizmugurējā daļa skapītim mēs, diemžēl, neizmantojam to pašu lēto materiālu, kas ir 3 mm biezumā, ko klasiski visi ražotāji izmanto. Mēs izmantojam vai to pašu materiālu, lai dizainiski smuki izskatās, vai attiecīgi gaišu ir tāds tehniskais materiāls 16 mm biezumā. Dotā brīdī šeit ir ielikts tas pats materiāls, ko jūs izvēlējāties, tumši brūns ozols. Un, ja jums nedaudz gribās samazināt izmaksas, tad par kaut kādiem eiro varēs samazināt. Tad dotā brīdī viņš izskatās šādi, bet tepat arī varam ievietot kaut kādu gaišo materiālu. Un tūlīt parādīšu, kā tas varētu izskatīties dabā. Zaļš. Tātad mums ir speciāli korpusu materiāls. Aptuveni tas varētu izskatīties šādi. Tātad viņš būs gaišs. Ja tas dara, tas, protams, mazliet samazina izmaksas, jo šis materiāls, ko jūs izvēlēties, viņš ir diezgan padārgs. Savukārt šis ir tāds nosacīts lēts, tas ir saucamais tehniskais materiāls 16 mm biezumā. Kas attiecas vēl uz stiprinājumiem, mēs neizmantojam klasiskos stiprinājumus, ko izmanto visi ražotāji. Mēs izmantojam kvalitatīvu kabineo furnitūru, tātad lamelo savienojumi. Viņi būs pa perimetru salikti. Un arī iekšpusē, tātad no augšpuses jūs to savienojumus neredzēsiet, viņi visi tiks paslēpti no plauktiem no apakšas. Tas ir tāds gadiem pārbaudīts, ļoti izturīgs, kvalitatīvs savienojums, un, ja nav nepieciešama uzstādīšana un montāža, tad mēs iedodam līdzi vienu atslēdziņu, un tad jūs visu skapi varēsiet saskrūvēt ar vienu atslēdziņu, un būs nepieciešams tikai skrūvgrieznis, lai pieskrūvētu 3 viras, tātad 3 eņģītes pie durvīm. Lūk, ja ir kaut kādi papildus komentāri vai vēlmes, tad noteikti jautājiet, sakat, un veiksim korekcijas arī projektā. Uz doto brīdi šeit ir paredzēts apakšā tikai klasiskās mēbeļu pēdiņas 2,5 mm biezumā, tātad, ja tās ir nepieciešams. Es ieteiktu viņas likt. Kas attiecas vēl uz maliņām, mēs neizmantojam parastās ABS maliņas, mēs izmantojam AirTech maliņas, tās ir 2 mm biezumā. Kāds ir pluss? Šīs maliņas ir ļoti izturīgas, un pašas maliņas neveidosies nekad šeit tā līmes kārta pēc gadiem, kas ar laiku spiežās ārā, šeit neveidosies. Tātad mēs izmantojam tā kvalitatīvāko mūsdienu pieejamo tehnoloģiju, kas šobrīd AirTech. Jā, viņi ir dārgāka, bet toties kopsumā mēbele izskatās krietni smukāka. Tā maliņa parasti ir tā, ka viņi saplūst kopā ar visu materiālu plātni, ap sānu saplūst un izskatās kā viens vesels, nevis kā aplīmēta maliņa, bet izskatās kā viens vesels materiāls. Un tad, ja ir kaut kādi komentāri, noteikti jautājiet.